4 galvenie ieteikumi, ko es pati lietoju visu laiku, lai man veiksmīgāk un vieglāk būtu pārdot lietas Andelē Mandelē, un es jums tos arī atklāšu. Numur 1. Man datorā ir mape ar bildēm, kur es uzreiz saglabāju screenshotus vai vienkārši kā bildes ar lietām, kuras es pasūtu internetā. Respektīvi, man atnāk pasūtījums ar kaut ko, ko tajā brīdī man ļoti gribas un man ļoti patīk. Lietas, kuras es paturu sev, es no šī pasūtījuma uzreiz, kamēr links ir aktīvs un ir weblapā bildes, uztaisu screenshots pāris, lai man būtu kā tā lieta izstās uz modeles, kā viņa tur ir smuki nobildēta, kas tā ir. Es nobildēju sev screenshotā arī cenu, lai es zinātu, cik par to samaksāju. Un es to visu vienkārši saglabāju vienā Andeles folderī datorā. Un, ja šai lietai pienāk laiks doties uz Andeli, man jau ir gatava bilde, man nav nekas jāmeklē. Es atrodu bildes no interneta, kur jau tas ir modelē, man nav nekas jālauks, vienkārši nobildēju šo lietiņu arī mājās. Un man jau ir smukas bildes, ko es pielieku klāt sludinājumam. Numur 2. Mēneša pirmajos datumos vajag pacelt savus sludinājumus. Ja ir kaut kas, kas neiet, kas ir aizstāvējies, tad tik līdz ir mēneša pirmie datumi, un cilvēkiem kontā parasti ieripo aldziņas, ir vērts iztērēt 10 centus par sludinājumu pacelšanu, lai sludinājums atkal būtu pirmajā vietā daudzo sludinājumu jūklī, un tad ļoti iespējams sanāks pārdot. Ieteikums numur 3 ir sākumā uzlikt cenu ar nelielu rezervīti, jo cilvēkam jūsu lieta patiks, viņš viņu ieliks ar sirsniņu pie saviem favorītiem, bet tad, kad jūs nolaidīsiet cenu par eiro, par 2, par 5, viņam atnāks paziņojums, ka ir samazināta cena un liksies jā, varbūt jāpērk tagad. Un ieteikums numur 4. Laicīgi izmēriet iekšpēdiņu, ja jūs pārdodat apavus, jo jums prasīs. Es jau pabeigtu salikt atlikušos sludinājumus no šīs kastes un iesaku jums arī uztaisīt sev Andeles kasti un pelnīt naudiņas atpakaļ savam skapim.